svētku vakarā. Ļaudis steidz sakalt un pušķot mājas. Arī saimnieks un saimniece ir gatavojies svētku. Pastīksimies, tu ir vakars būs pār. Eglīte, kurš čoda? Man jau sagrāmēr, bet dzirdēju, ka tur arī dziesmas bija. Kaut ko tu dzirdi galvu? Es kaut ko galvā? Jā, kas tas pat trokšnērā? Vai pie mums tā kādi ciemīgi? Atver durvis nama vārte, lai iekšā pudelīši nosniguši, lai viņā sasaluši. Nāciet iekšā, sasilieties, pienākiet pie galva. Ķekatos nes svētību, veselību un pārticību. Tāpēc visi kārtīgi ļaudis aicinām budeļus istabā. Atnācējiem vienmēr bija vārvedis, sauks budeļu tēvains, ķekatu tēvs, čigāns vai budeļu vecais. Tas tad ņemās pārbaudīt istabas tīrību, saimes zināšanas un čakumu. Saimes cilvēkus budeļi iepēra ar žagariem. Tas deva svētību, veselību un augļiem. Ziemassvētku vakarā notiek puķu velkšana. Nevelti to mēdz sauca arī par puķu vakaru. Iepriekš sagatavotu lielu ozolu puķi ēnām no vienām mājām uz otrām un pēdējā sadedzinājuma. Daži uzskata, ka puķi attēlo saule, kuru ļaudis tādējādi velt augšu un mudina atgriezties. Citi, ka izgalvo puķi malu malā, no tām tiek savāktas trīkstas un nelaimes, kuras pēcāk iznīdē puķi sadedzinājuma.